Situācija Īrijā ar imigrāciju ir kļuvusi tik slikta, ka neliela nacionālistu grupa mēģina atjaunot IRA. Atceries to teroristu grupu, kas savulaik mēģināja gāzt Britu koloniju, izmantojot burtiski jebkādas Jaunā iespējas, kas IRA. viņiem ir. Es domāju, draugi, šīs noteikti nebija tās ziņas, kuras es gaidīju, pamostoties šorīt. Jaunā īra pauž savu neapmierinātību ar to, kā īrija tiek izmantota kā izgāstuve šiem trešās pasaules iedzīvotājiem. Viņi vēlas iestāties par remigrāciju, pretējā gadījumā vardarbību. Tāpēc es to nolasīšu ļoti tieši lietišķā veidā. Labi, es neizteikšu nekādu atbalstu vai nicinājumu vai nosodījumu šai IRA. Tas ir pilnīgi neitrāli. Kā to nosaka likums, jaunā IRA plāno vardarbīgu kampaņu, kuras mērķis ir izdzīt migrantus no īrijas. Izlūkdienestu amatpersonas jau ir brīdinājušas. Drošības dienestu vadītāji baidās, ka republikāņu grupa, kas nāca pēc īstās IRA, ir izmantojusi spriedzi abās īrijas robežas pusēs. Migrantu noziedzības pieaugums salā ir izraisījis vietējo sašutumu. Salīdzinājumam, īrijas dienvidos šobrīd apmēram 25% iedzīvotāji ir imigranti. Labi, 25% no īrijas dienvidu iedzīvotājiem ir sasodīti imigranti. 25%. No 7 sievietēm, kuras tika nogalinātas šī gada pirmajā pusē, 6 nogalināja migranti. Ja nu gadījumā vēlies zināt, kāda ir sasodītā statistika, arī tas ir sasodīti augsts. Nevainīgi īru vīrieši ir tikuši noslapkavoti, sadurti, aplaupīti. Bet jā, 25% īrijas iedzīvotāji ir imigranti. Tā ir satriecoša sasodīta statistika. Labi, tas ir milzīgs īru iedzīvotāju skaits. Es domāju, tas vienkārši ir par daudz. Un nav pārsteigums, ka ir nacionālistu grupa, kas saka, paga, tas nav tikai ārējais kolonizācijas drauds, no kura mums būtu jāatbrīvojās. Varbūt, ja viņi vienkārši atved šos cilvēkus mūsu pašu valdībā. Tas ir kaut kas, par ko mums, kā cilvēkiem, kuri rūpējas par īrijas nākotni, būtu jāuztraucas un jādomā, kā rīkoties attiecībā uz noziegumiem. Tik augsts rādītāji šo iebrucēju rokās liek cilvēkiem saprast, ka varbūt ir pienācis laiks vairs neuzķerties uz šo pasniegšanas veidu. Katrā ziņā, vai īrijā patiešām tiek veidota jauna IRA, kas plāno cīnīties pret imigrantiem jeb iebrucējiem, tas pagaidām vēl nav skaidrs. Bet vai tas ir zīme tam, kas nāk? Jā, tā tas ir.